Bhagavate Vasudevaya. Udharedatmanatmanam natmanam avasadayet atma vahyatmano bandhur atma varipuratmanaha. Udhared, jāatbrīvo ātmanā ar prātu, ātmānam saistītā dvēsele, na nekad ātmānam saistītajai dvēselei avasādajiet, jāļauj pagrimt, ātmā prāts, ēva noteikti hi patiešām, ātmanahā saistītās dvēseles bandhuhu draugs, ātmā prāts, ēva noteikti ripuhu ienaidnieks, ātmanahā saistītās dvēseles. Prāts jāizmanto, lai atbrīvotos, bet nevis, lai pagrimtu. Prāts ir gan saistītās dvēseles draugs, gan ienaidnieks. Čaranaravindas Svami, Šīlas Prabhupādas skaidrojums. Vārds ātmā apzīmē ķermeni, prātu un dvēseli atkarībā no apstākļiem. Jogā prāts un saistītā dvēsele ir īpaši svarīgi. Tā kā prāts jogā ir galvenais, šeit ātmā apzīmē prātu. Jogas mērķis ir savaldīt prātu un novērst to no pieķeršanās jutekļu priekšmetiem. Šeit uzsvērts, ka prātam jābūt tā apmācītam, lai tas varētu izpestīt saistīto dvēseli no neziņas muklāja. Materiālajā esamībā būtne ir pakļauta prātu un jutekļu ietekmei. Patiesībā tīra dvēsele ir sapienusies materiālajā pasaulē, tāpēc, ka prāts ir saisties ar neīsto es, kurš vēlas valdīt pār materiālo dabu. Tāpēc, lai to nevilinātu, materiālās dabas mirdzums prāts jāvingrina un tādā veidā jāglāb saistīto dvēseli. Nevajag sevi gremdēt, pieķeroties jutekļu priekšmetiem. Jo vairāk cilvēks pieķeras jutekļu priekšmetiem, jo vairāk viņš sapinas materiālajā esamībā. Labākais veids, kā pāraut šīs saites, ir pastāvīga prāta nodarbināšana Krišnas apziņā. Vārds hi lietots, lai to uzsvērtu. Tas ir, kad cilvēkam tas ir jādara. Ir teikts arī, mana eva manušjānām kāranam banda mokšajoho bandāja višajā sango muktēnir višajam manahā. Prāts cilvēku paverdzina un prāts cilvēku atbrīvo. Prāts, kas piesaistīts jutekļu priekšmetiem, rada verdzību, bet prāts, kas nav pieķēries jutekļu priekšmetiem, ved uz atbrīvi. Tas ir pants no Amrita Bindu Upanišadas 2. Tādēļ prāts, kas vienmēr darbojas Krišnas apziņā, ir augstākās atbrīves cēlonis. Tagad dažas lūkšanas skolotājiem. Oma ஞான timirandasya ஞானாஞ்சன šalākajā ķekšurumīlitam jena tasmai Šrī Gurave namaha. Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupakadamakyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Shcha. Nolasīšu vēlreiz pantu, Bhagavad Gītas 6. nodaļas, 5. pants. Nodaļas saucas Dhyāna joga, jeb meditācija. Udaredātmanātmānam nātmānam avasādajiet, ātmā vahyātmano bandurātmā varipurātmanahā. Prāts jāizmanto, lai atbrīvotos, bet nevis, lai pagrimtu. Prāts ir gan saistītās dvēseles draugs, gan ienaidnieks.
Šeit Krišna ļoti skaisti dzejiski izsakās. Vārds ātmā šeit izmantojas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reizes. Vienā pantā vārds ātmā izmantots tiek 7 reizes. Un viņš pie tam tiek izmantots dažādās nozīmēs. Tas ir, varētu teikt, tāds kā iekodēts ziņojums, ko savējie sapratīs, bet var ilgi spekulēt, ja grib nesaprast, tad ir arī tāda iespēja nesaprast. Krišna atstāja brīvību dzīvajai būtnei, un viņa pati var izvēlēties uzlikt sev filtrus, kuru daļu no esamības uztvert. Visu esamību var uztvert tikai pats Krišna, pats avots. Krišna ir absolūts. Kas ir absolūts? Tā ir vienkāršākā Dieva definīcija, ka Dievs tas ir viss, jeb absolūts. Ietver sevi visus esamības aspektus, visos laikos, visās dimensijās, visās pasaulēs, visu, kas vien pastāv, kas ir iedomājams, kas pastāv garīgā valstībā, materiālajā valstībā, uz jebkuras planētas, jebkurā izpratnē, jebkurā interpretācijā, tas viss ir iekšā Dievā, un Dievs ietver sevī visu. Viss, ko var iedomāties, ko nevar iedomāties, tas viss ir Dievs. Un izejot no šīs definīcijas, tad automātiski izriet daudzas būtiskas Dieva īpašības. Protams, ka Dievu nevar iepazīt ar loģikas palīdzību vien, bet ar loģikas palīdzību var uzreiz noskaidrot daudzas tādas fundamentālas lietas, kas ļauj mums atpazīt, kas ir Dievs un kas nav Dievs. Un citas starpā Dievs arī ir paramātmā, jeb sākotnējā dvēsele. Vārds ātmā burtiski nozīmē pats. Ja mēs mēģinātu latviski atzejot šo Krišnas dzejisko pantu, tad apmēram iznāktu tā, kad pats sev draugs, pats sev ienaidnieks. Un te, protams, tas dzejiskais skaistums slēpj nepārāk sarežģītu domu, kuru atšifrē Šrila Prabhupāda komentārā, ka vārds ātmā, jeb pats, atkarībā no izpratnes var nozīmēt dažādas lietas. Varētu teikt, ka dzīvā dvēsele ir iespiesta tādā kā sendvičā. Sākotnējā patība, sākotnējā dvēsele, absolūts, no kura viss izriet, sākotnējais avots, visu ietverošais ir Dievs, kuru mēs saucam arī personu vārdā kā Krišna, un viņa dažādās enerģijas būs aprakstītas 8. Bhagavad Gītas nodaļā, materiālās enerģijas un garīgās enerģijas. Dvēsele pieder pie garīgajām enerģijām, jeb tās, kurām ir brīvība, izvēles brīvība. Un šī dvēsele, viņa tātad ir viena no Dieva enerģijām. Ir arī citas dvēseles un ir arī citas enerģijas. Un dvēseles arī ir dažādu kategoriju. Ir ierobežotās dvēseles un ir arī tādas neierobežotās dvēseles, kā kungs Šiva, Šri Lakšmī, Ananta Šēša, Dieva avatāri dažādi. Visas šīs enerģijas, viņas pastāv, viņas reizē ir Dieva daļas, viņas var apskatīt atsevišķi no Dieva, bet viņas patiesībā nekad nevar tikt atrautas no Dieva. Tas, kas nebūtu saistīts ar Dievu, tas vienkārši izzustu. Tas vispār neeksistētu. Neviens par to nebūtu nekad dzirdējis un nevarētu iedomāties. Tikai tas, kas ir saistīts ar Dievu, var reāli pastāvēt. Un šeit dvēseles, viņas kaut arī izskatās dažreiz, kad viņas ir pašas par sevi un dzīvo neatkarīgi, patiesībā viņas neredz savu saikni ar Dievu, bet viņas vienmēr paliek atkarīgas no sava avota, no Dieva. Tātad vienā pusē no dvēseles ir Dievs, un otrā pusē ir prāts iemiesotajām dvēselēm. Prāts, tā ir vide, caur kuru dvēsele pieslēdzas matērijai,
un tālākais prāta ir jutekļi. Tātad varētu teikt, ka tāds vienkāršoti mēs šajā sandvičā redzam 4 slāņus ir Dievs, atsevišķā dvēsele, prāts un jutekļi. Un tad lūk, prāts, viņš apņem dvēseli, un prāta funkcija ir nodrošināt saikni ar materiālo valstību, lai dvēsele varētu baudīt matēriju. Tās formas, kas ir veidotas no matērijas, tad viņai ir nepieciešams prāts. Bez prāta starpniecības viņa vienkārši nebūtu nekāds kontakts, viņa vispār neuztvertu matēriju. Un matērija, viņa atšķirās no dzīvās dabas ar to, ka matērija ir 100% prognozējama, viņa ir pasīva, viņa nevar nekad pārkāpt likumu, principā nevar pārkāpt likumu, viņas tikai un vienīgi darbojas saskaņā ar fizikas likumiem. Turpretī dzīvā būtne var pārkāpt likumu. Tā ir dzīvās būtnes, varētu teikt, galvenā īpašība, kura viņai vienmēr saglabājas, tā ir viņas izvēles brīvība. Bet izvēles brīvība, protams, arī ir pakļauta zināmiem likumiem tādā ziņā, ka dzīvā būtne var kaut ko izvēlēties, un pēc tam viņi saņem savas izvēles sekas. Un tad, protams, gudrāk ir censties izvēlēties tās lietas, kas nesasaistīs dvēseli. Bet nevienmēr cilvēki tā dara, viņi dažreiz nododās arī grēcīgām darbībām un domām vai vārdiem, un tad attiecīgi grēcīgās sekas dvēseli ierobežo, sasaista. Dievs kā liecinieks, kā virsdvēseli vienmēr pavada visas dzīvās būtnes, un viņš arī dod šos te izvēles rezultātus. Un viņam ir kaut kāds savs plāns, saskaņā ar kuru viņš pasauli attīsta. Kā īsts vadītājs viņš var kaut ko atbalstīt ar pateicību, kādu apbalvot, kādu nosodīt. Un šī sistēma ir absolūti godīga, jo likumi visiem ir vienādi. Tas, kurš citiem labu dara, tas tiek atbalstīts, un tas, kurš dzīvo uz citu rēķina, tas tiek sodīts. Un ja cilvēks ilgstoši tikai dzīvo uz cita rēķina, cenšas parazitēt, tad viņam pamazām tiek brīvība samazināta, komforts tiek samazināts, pamazām viņš pārceļās aizvien ierobežotākos ķermeņos, uz varbūt suņu kaķu ķermeņiem, pēc tam uz kaut kādiem tarpiņiem, pēc tam uz kaut kādiem mikrobiem, amēbām, kur izvēles brīvība joprojām pastāv, bet kļūst aizvien mazāka un mazāka. Un tad ar savu egoistisko izvēli viņš vairs gandrīz nevienam netraucē. Nu, protams, ja mums ķermenī sanāk vīrusi daudz savairojās vai baktērijas, tad cilvēks slimo, bet iedzer kaut kādas zālītes vai vienkārši pavingro vai iziet ārā svaigā gaisā, pasauļoties un izveseļojās. Miljārdiem sīkos vīrusiņus un baktērijas izdzen no organisma, imūnā sistēma, un cilvēks atkal ir vesels. Tā kad miljardiem tādu grēcīgu būtnīšu, kas ir nolaistas ļoti zemā līmenī, viņas nedaudz tikai var patraucēt cilvēkam. Turpretī, ja cilvēks degradējas un ja ar cilvēka iespējām ļautu kādam brīvi dzīvot uz citu rēķina un izmantot citus, tas būtu daudz sāpīgāk, tas sagrautu sabiedrību. Bhagavad Gīta ar to sākās 2. nodaļā, kad Arjuna baidījās, ka nesakojot tradīcijām, ģimenes tradīcijām, tradicionālajiem valsts likumiem un tautas un paražām, ka viņš izjauks sabiedrisko kārtību, jo viņam iznāca cīnīties pret saviem radiniekiem, pret draugiem, pret autoritātiem, pret skolotājiem. Un tur, tā bija 2. nodaļas tēma, kad Krišna paskaidroja, ka ir augstākie principi un reliģijas principi ir augstāki par ģimenes principiem un tautas principiem. Un augstākais princips ir tāds, ka nedrīkst zaudēt saikni ar Dievu.
viens pats Dievs, viņš ir vairāk nekā visas pārējās dzīvās būtnes kopā. Ja visas dzīvās būtnes sanāktu sapulcē un nobalsotu un, teiksim, iesāktu kādu projektu, kaut ko darīt, censtos kaut ko panākt, uzbūvēt vai ieviest, pat ja tās dzīvās būtnes apvienotos no visiem visumiem, no visas garīgās pasaules, no visas materiālās pasaules, tik un tā viņu apvienotais kopīgais spēks būtu mazāks nekā Dieva spēks. Neviens nevar pārtrumpot savu avotu. Nav neviena Dievam līdzīga vai pārāka par viņu. Tā ka Dievs tik un tā vienmēr dominē. Bet dzīvās būtnes, kas viņam traucē prieku, traucē baudīt, tiek attiecīgi izolētas, un tās, kas palīdz viņam baudīt, tad tās tiek atbalstītas ar resursiem, ar brīvību. Praktiski brīvība var būt neierobežota. Ja cilvēks pieņem Dievu tāds, kā viņš ir, un vienkārši sagādā viņam prieku, jebkādā sīkā veidā, vai pat vienkārši netraucē Dievam baudīt, izklaidēties, tad dzīvā būtne saņem praktiski neierobežotu brīvību. Viņi var ceļot pa dažādām pasaulēm, visur, kur viņa netraucē, tur visur drīkst viņa ceļot, saskaņā ar savām vēlmēm, un to pasauli, kur neviens citiem netraucē, sauc par vēkuntu, vietu bez traucēkļiem. Šeit mēs atrodamies uz Mritju lokas, šeit mēs esam materiālā pasaulē patiesībā notiesātie. Godīgi sakot, ja jūs te vēl nezinājāt, tad šajā pasaulē visi mēs esam noziedznieki, notiesāti uz nāvi. Nevis vienkārši par sīkiem pārkāpumiem, bet par lieliem pārkāpumiem. Un citas dzīvās būtnes, lielākā daļa, jeb normālās dzīvās būtnes, neizcieš šādu sodu. Mēs esam mazākumā. Mēs te, kas dzīvojam materiālā pasaulē, mirstīgās dzīvās būtnes, iemiesotās, mēs esam mazākumā. Mēs esam atkritēji. Mēs esam tie, kas ir atšķēlušies no sava avota, kas ir atteikušies pildīt savas dabiskās funkcijas un vienkārši darām kaut ko citu. Matērijā dzīvā būtne aizmirstās, apreibināties var ar gandrīz jebko, ne tikai ar spirtu, bet ar kompjuterspēlēm, ar pļāpāšanu, ar naudu, ar vāru, ar to visu var apreibināties. Gandrīz ar jebkuru pieķeršanos var apreibināties. No otras puses var arī atteikties no savas pieķeršanās matērijai, jo šī te brīvība viņa vienmēr saglabājas. Tāpēc šai pantā Krišna saka, viņš saka, kā vajag izdarīt izvēli. Kā būs labāk? Krišna ir dzīvās būtnes labākais draugs. Mēs nu pat pabeidzām 5. nodaļu, un 5. nodaļas pēdējā pantā Krišna saka, es esmu visu dzīvo būtņu labākais draugs, suhidam sarva būtānām. Un kā draugs viņš tagad šeit saka, un arī visā pārējā Bhagavad Gītā, dod šos te norādījumus visai cilvēcei, lai pašām dzīvajām būtnēm labāk būtu, lai viņas varētu iepazīt laimi, piepildīt savas vēlmes un atbrīvoties no neziņas, no visām ciešanām. Tā ir matērija, kas rada ciešanas, varētu teikt viltus ego, jo viltus ego ir matērijas pamatelements, pirmelements, no kura ir atvasināti visi pārējie. Un Krišna negrib, lai dzīvās būtnes ciestu. Tālāk viņš teiks, neatceros, kurā pantā, vienā pantā viņš teiks, ka tumsībā cilvēks veic tādas mokošas askēzes, kas arī mani moca, jo es arī atrodos katrā ķermenī. Katrā ķermenī ir divas dzīvās būtnes, vismaz divas, bet divas ir tādas galvenās. Viens ir tātad
tā cilvēka dvēsele, kura iedomājas, kad viņa ir ķermenis, un otra ir virsdvēsele, jeb Dievs, kas viņu pavada un uztur ķermeni pie dzīvības patiesībā un nodrošina viņa funkcionēšanu un vada dzīvo būtni, dod viņai iespēju padarboties šajā te mašīnā. Patiesībā mēs tajā ķermenī sēžam tā kā mašīnā, tā kā pasažieris taksometrā, un Krišna ir tas, kurš sēž pie stūras, jo mēs vadīt šo mašīnu patiesībā nemākam. Ne mēs zinām, kā mums gremošanas sistēma strādā, ne mēs zinām, kā mums muskuļi strādā, ne nervi, ne attīrīšanās limfa, kā tur cirkulē. Pat ja mēs to nezinām, tad tik un tā tas viss strādā. Tāpēc, ka to jau nodrošina pēc Dieva plāna, nodrošina autoritātes, citi kompetenti padievi Dieva uzdevumā, pats Dievs to nodrošina. Mēs ķermenī sēžam kā pasažieris, un mēs tikai te vēlamies, un tad atbilstoši mūsu nopelniem un atbilstoši mūsu vēlmēm ķermenis transformējas un kaut kas te notiek. Tad lūk, šis Krišnas padoms ir tāds, ka jācenšas ir atbrīvoties, nevis nolaisties. Un komentārā šeit Šrila Prabhupāda ir apkopojis iepriekšējo skolotāju komentārus, ko nozīmē atbrīvošanās un ko nozīmē sasaistīšanās. Pieķeroties jutekļu objektiem, dzīvā būtne sasaistās, jo matērija tātad pēc savas būtības, pēc savas pamatīpašības, viņa ir pakļauta likumiem un viņai nav nekādas brīvības. Jo vairāk dzīvā būtne iekļaujas matērijā, jo vairāk viņa sev pielīdzina matēriju, jo vairāk saskarās ar matēriju, jo vairāk viņa zaudē savu brīvību un arī tātad kļūst aizvien līdzīgāka matērijai un aizvien neinteresantāka, prognozējamāka un pakļauta fizikas likumiem. Bet savukārt, ja dzīvā būtne attiet no matērijas, un kā lekcijas sākumā mēs salīdzinājām ar sendviču, kad viņa tā tad ir iespiesta starp Dievu un prātu un jutekļiem, tad, ja viņa savukārt pagriežās uz otru pusi un prāts pavēršās uz Dieva pusi, tad viņa savukārt sāk tuvināties Dievam un līdzināties Dievam, un tad iegūst dievišķas īpašības. Līdzīgi kā Dievam pieder visa bagātība, viss skaistums, visa zināšanas, visa brīvība, viss spēks, tad dzīvā būtne, biedrojoties ar Dievu, pavēršot uzmanību uz Dieva pusi, arī pamazām piesātinās ar līdzīgām īpašībām, arī kļūst brīvāka, bagātāka, skaistāka, gudrāka un tā tālāk, spēcīgāka. Tā ir tāda ļoti vienkāršota schēma, kad mēs varam izvēlēties daudzas dažādas lietas, bet pa lielam var klasificēt mūsu izvēli divās kategorijās. Vai mēs pagriežamies uz jutekļu objektiem, vai mēs pagriežamies uz garu. Jutekļu objekti tātad tie ir materiāli veidojumi. No viltus ego tur izvēršās 3 gunu ietekmē 5 elementi, arī smalki elementi, tātad pats prāts arī izvēršas no viltus ego un saprāts, un 5 rupji elementi, tas ir ēters, gaiss, uguns, ūdens un zeme, un tad no šiem 5 rupjiem elementiem, kā no tādiem krāsainiem plastilīna gabaliņiem, tiek uzbūvētas visādas planētas, visādi ķermeņi, upes, meži, kalni, koki, kompjūteri, mobilo telefoni, galdi, krēsli, viss kaut kas, un šos te jutekļu objektus, kas ir veidoti no matērijas, tad dzīvā būtne var ar saviem 5 maņu orgāniem uztvert, un tādējādi, ja viņi pagriežās pret matēriju, tad viņa tuvinās matērijai vairāk, skatoties uz to ārējo pasauli, un skatoties uz iekšējo pasauli, savukārt Dievu, uz savu avotu, to meditācijā to izjūt kā iekšējo pasauli, kad Dievs ir mums iekšā. Patiesībā jau Dievs ir visur, bet šīs te attiecības ar Dievu, kad atjaunojas, tad sajūta ir tāda, kad viņš ir
ļoti tuvu, viņš ir sirdī. Tāpēc saka, kad meditē uz iekšu, prātu vērš uz iekšu, un tas nozīmē uz garīgo valstību, uz dzīvo, uz Dievu un uz viņa enerģijām, viņa iekšējām enerģijām, kuras ir cieši saistītas ar Dievu un kuras pēc īpašībām līdzīgas Dievam. To arī tālāk būs tāds pants, kur Krišna teikts, Mahatmānastu mam pārtā dēvīm prakritim āšritāha bhajantyananya manaso. Pēdējo rindu aizmirsu. Bet dzīvās būtnes uztic sevi dievišķai enerģijai, dēvīm prakritim āšritāha. Un tas jāsaprot tā, kad viņas uztic sevi zināšanu enerģijai vai laimes enerģijai, vai arī Sandīnī šakti, tas varētu teikt, ir spēļu enerģija, tāda kā Tulasī, piemēram, kas ir atbildīga par Krišnas spēlēm, kas organizē pasākumus garīgajā valstībā. Un ļaujoties šīm te dievišķajām enerģijām, tad dzīvā būtne tiek ierauta garīgajās spēlēs, kur viņai ir pilna brīvība un viņai ir pieejamas zināšanas, resursi, bagātības, garīgās varenības. Un tādējādi viņa var patiešām kalpot Krišnam. Bhajantyananya manaso, viņas kalpo Krišnam nenovirzoties ar savu prātu, bet materiālie objekti uz otru pusi tie ir tādi, kas novērš prātu no Dieva, kas novērš prātu no Krišnas, viņi mūs aizvilina no Krišnas. Dzīvā būtne var izvēlēties pievērst prātu Krišnam vai novērst prātu no Krišna. Un tad attiecīgi dievišķās enerģijas palīdz pievērst prātu Krišnam, jeb joga mājā, un uz otru pusi ir mahā mājā, jeb materiālā enerģija, kas palīdz novērsties no Krišna. Jebkurā gadījumā Dievs cenšas piepildīt mūsu vēlmes, tikai dažreiz tās vēlmes ir sāpīgas, un tāpēc viņš arī dod Bhagavad Gītu, viņš arī pastāsta, kur mēs atrodamies un uz kuru pusi mums vajag pagriezties, lai tās sāpes būtu mazākas un lai prieks būtu lielāks. Tālāk 6. nodaļā šeit Krišna teiks, kad pateicoties jogai, jogas praksē cilvēks var atbrīvoties no ciešanām, nu vai pamatā atbrīvoties no ciešanām, vai precīzāk, kad jogo bhavati dukkha, pateicoties jogai ciešanas iznīkst, izzūd. Joga tātad tas ir kontakts ar Dievu, un kontaktējot ar Dievu, ciešanas izzūd. Savukārt, kontaktējot ar matēriju, ciešanas uzrodās. Nu, un tad arī jābūt ir godīgam, jāsaprot, kad tāda pagriešanās uz Dieva pusi vai prom no Dieva, viņa izraisa sekas. Tas nav sīkums, tas nav 5 sekundes gadā. Tā ir lieta, ar ko var aizpildīt visu savu dienu un visu savu mūžu. Pie tā ir jāstrādā, jo matērija jau paliek mums apkārt un turpina vilināt, un patiesībā jau viņa ir ielīdusi, teiksim, reklāmas aģenti turpina strādāt, un viņi cenšas pievērst mūsu matērijai, jo dvēseli tas ir enerģijas avots, un cilvēki, par cik ir tādi egoisti, tad viņi cenšas iztikt ne tikai ar savu enerģiju, bet palietot arī svešas enerģijas. Svešas enerģijas tas nozīmē arī mūsējās velk ārā no mums tos resursus, ko Dievs ir devis savu pienākumu izpildē, lai cilvēks varētu strādāt, tos no viņa cenšas izvilkt. Ļoti uzkrītoši piemērs ir, teiksim, kazino. Cilvēks saņem algu, aiziet nospēlē kazino, un pēc tam nevar pastrādāt, jo viņam vairs nav iespējams aizbraukt uz darbu, vai nopirkt instrumentus, vai nopirkt grāmatas, kas viņam vajadzīgas, vai uzturēt attiecības, piedalīties pasākumos. Tādējādi var izvilināt no muļķa, var izvilināt resursus. Saskaņā ar vedisko sabiedrības uzbūves sistēmu, jeb varnāšamu darbu, muļķiem nedrīkst dot resursus, naudu, piemēram, nedrīkst dot, jo viņi to izšķērdēs tādā veidā, kad pašiem tik sliktāk būs.
Muļķiem tātad drīkst, par viņiem var rūpēties savukārt progresīvākie cilvēki, kuri ir labāk norientējušies dzīvē un kuri prot izdzīvot ilgstoši, tad viņi var parūpēties par tiem muļķākajiem, nodrošiniet viņiem mājvietu, ēdināšanu, apģērbu, izglītību un tā tālāk, bet nevajag dot pārāk lielu brīvību muļķiem, tādu kā, teiksim, naudu, kā tas mūsdienās tiek praktizēts, kad visiem dod vienādas lielas summas, labi zinot, ka no muļķiem šīs lielās naudas summas varēs visas viegli izvilināt, noslaukt, un tādā veidā manipulatoriem rodas priekšrocība. Vediskajā sistēmā nebija šāda mērķa, lai manipulatoriem dotu priekšrocību. Mērķis bija tāds, lai cilvēkus pievērstu Dievam, lai atbrīvotu no ciešanām, lai pēc iespējas dotu visiem lielāku brīvību, lai ļautu viņiem piepildīt savas individuālās vēlmes, bet arī lai noregulētu attiecības ar citiem cilvēkiem un viens otram netraucētu, un nevis tikai netraucētu, bet dotu iespēju arī pakalpot viens otram un veidot pozitīvas attiecības un saskatīt labo viens otrā, mācīties viens no otra. Šeit saistībā ar to prāta kontroli arī un degradāciju, tāds būtisks degradācijas aspekts ir netīrība vai tīrība. Tas ir pirmais princips, ar ko sākas civilizācija. 4 principi, no kuriem veidojas dzīvnieku sabiedrība, tas ir gulēšana, ēšana, vairošanās un aizsardzība, kas nosaka dzīvnieku sabiedrības struktūru, jeb dzīvnieku kopienas struktūru. Savukārt 4 principi, kas nosaka cilvēku sabiedrības struktūru, tas ir tīrība, līdzjūtība, asketisms un patiesīgums. Un šis te pirmais princips, šaučam, jeb tīrība, cita starpā nozīmē, ka cilvēks nenododas ārējai ietekmē, viņš neļaujas kļūt par tādu kā zombiju, nepadodas reklāmai, bet viņš saglabā savus principus. Bezprincipiāls cilvēks ir bīstamāks nekā lauva vai tīģeris, kuru ielaistu pilsētā, jo lauva vai tīģeris ir diezgan prognozējumi saskaņā ar saviem instinktiem. Un tādējādi viņus var noķert un savaldīt. Bet cilvēks, kurš iekšēji sevi nekontrolē un ļaujās dažādai ietekmei, būtībā viņš pārvēršas par tādu kā spiegu pret vai ienaidnieka aģentu pret visiem pārējiem cilvēkiem, jo viņš ārēji izskatās tā kā normāls cilvēks, bet patiesībā ir nevadāms. Nu, tādā vieglā formā tie varētu būt kaut kādi dzērāji, varbūt, kas apreipst, vai narkomāni, kas apreikst tādā veidā, kad viņu apziņa atslēdzās no cilvēciskām vērtībām un viņi sāk pārkāpt likumus, sāk, teiksim, zakt parasti. Pirmais tāds praktiskākais ir, kas ienāk prātā, bet varbūt arī kādreiz kauties, laust priekšmetus, kopīgos priekšmetus, pilsētas infrastruktūru. Un tāds cilvēks ir bīstamāks, jo cilvēka varenība, pateicoties viņa stiprajai prātam un saprātam, viņš vairāk var ietekmēt pasauli nekā lauva vai tīģeris. Tīģeris nevar uztaisīt tik tādu sarežģītu plānu, lai sagrautu valsti, bet cilvēks var. Cilvēks var izmainīt miljoniem citu cilvēku dzīvības. Kā piemērs min, teiksim, dažreiz Hitleru un Staļinu, kas ar savu politisko programmu, būdami valsts galvgalī, varēja izlemt miljoniem citu cilvēku likteņus. Un daudziem cilvēkiem tie likteņi iznāca tādi diezgan sāpīgi. Viņi tika piebeigti vai ielikti koncentrācijas nometnēs. Tādējādi cilvēks, kurš ir netīrs, kļūst bīstams sabiedrībai. Un viņš nevar iekļauties sabiedrībā, viņš būtu normāli jāizdzen mežā. Tādus cilvēkus, kas nav civilizēti, sauc par mežoņiem. Viņu vieta ir mežā.
Un, lai izkoptu labās īpašības, tad pie tā ir jāstrādā. Tas patiesībā ir liels darbs visa mūža garumā, kad cilvēkam ir tātad jāpraktizē šī atsacīšanās, atrauties no jutekļu objektiem, viņam ir jāstudē, lai viņš savu motivāciju varētu noturēt par to, kā viņš, kļūdams atkarīgs no jutekļu objektiem, zaudēs savu brīvību un kā paļaujoties uz Dievu, viņš atgūs savu brīvību. Teiksim, ja cilvēkam ir labs kontakts ar Dievu, principā viņš var iztikt bez ēšanas, bez miega, kā Sešī Gosvami to demonstrēja, kā Haridāstā, kur viņi varēja pa 2 stundām nokārtot visas ķermeniskās vajadzības, un viņam palika 22 stundas dienā garīgai praksei. Tāda lūk brīvība. Tā ir tā brīvība, ko Dievs dod. Dievs ir mūsu draugs, ja mēs ar viņu draudzējamies, tad viņš ar mums arī draudzējās. Viņš atbild godīgi, ar visiem vienādi. Kā cilvēks pie viņa vēršās, tā Dievs arī atbild viņam. Tā ir tāda kā spēle, kur viņš mums dod brīvību un iesaka, protams, izvēlēties tos virzienus uz augšu, tos progresīvākos, uz lielāku laimi, bet atstāja tomēr brīvību arī degradēties tiem, kas tā vēlās paši. Es palasīju citu arī Vaišnavu skolotāju komentārus par šo pantu. Prabhupāda šeit ir iekļāvis to domu par jutekļu objektiem, kad dvēsele degradējas, nododoties jutekļu objektiem. Tā arī tieši tādi vai ļoti līdzīgi komentāri bija arī Šridaram Swami, Kešavam no Kašmīras un Ramanuģam. Mazliet drusku citādāk to Madhvāčārja interpretēja, kad dvēsele degradējas, nododoties ego, jeb viltus ego, jeb materiālajai savai identitātei, kas ir gandrīz tas pats, bet drusku citādāks skatījums uz šo degradāciju, kad dvēsele nododas viltus ego. Viltus ego ietekmē, kā tas izpaužās. Man pēdējā svētdienas programmā Āčārja Nidi lieliski tie nodemonstrēja, paskaidroja, kā tas ir praktiski sajūtams, ka tu esi nonācis ego ietekmē, tas, ka tev parādās kaut kāda koncepcija par to, kas tu esi. Un tā koncepcija, viņa ir nevis tas, ko Dievs par tevi domā, bet tas, ko tu pats domā. Tev ir pašam sava koncepcija par to, kas tu esi, kāda ir tev pienākumi, kāda ir tev misija un tā tālāk. Ja tev tāda ir, tas nozīmē, ka tu tā tad esi viltus ego ietekmē, tu neatkarīgi izolācijā kaut kādu būvē savu veidolu, materiālo veidolu. Un tad tā rezultātā šeit notiks tas, kas ir pantā teikts, kad ātmānam avasādējiet, šāda te izolētas koncepcijas iespaidā prāts liks dvēselē degradēties, viņa tiks iespiesta matērijā. Un pretējais tam būtu tātad sevis uzticēšana Dievam, ļauties, lai Dievs pasaka, kas mēs esam. Kungs Čaitaņa Šikšāštakā teica 5. laikam pantā, stita dūlī sadrišām vičintaja, tu lūdzu noliec mani, noliec pie savām lotaspēdām, tu dari ar mani, ko gribu. Viņš tātad dzīvās būtnes vārdā vēršās pie Dieva, lai Dievs izmanto, lai Dievs dod man šo stāvokli, dod manu identitāti. Dievam tas labāk redzams, un tad es dzīvošu ar to Dieva doto identitāti. Tā būs tā sevis uzticēšana Dievam, un tā būs aiziešana no viltus ego pie īstā ego. Viltus ego ir tāds materiāla, tāda pakaļdarinājums, atdarinājums Dieva, tāds atdarinājums, bet nedzīvs, inerts, tāda materiāla sistēma, kurā dzīvā būtne var tikai sapīties, un īstais ego, tas ir Dievs, no kura mēs esam maza daļiņa, viens kaut kāds viņa aspekts, kuru mēs uz sevis izkopjam, un Dievs, protams, kā pilnīga būtne,
aspekti viņam arī ir pilnīgi. Tāpēc visas dzīvās būtnes pašas par sevi normāli dabiskajā stāvoklī ir pilnīgas. Un mums ir kaut kādi izcili talanti. Visiem, jebkuram, pat jebkuram tārpiņam ir kaut kādi izcili talanti, kurus viņš vienkārši ir atstājis novārtā. Bet pievēršoties Dievam, tad šie te talanti izpaudīsies. Tas arī ir iemesls, kāpēc krišnīte skaita Hare Krišna mantru lielā mērā, jo Hare Krišna mantra būtībā tā interpretācija, tā noskaņa, kā mēs skaitam, ir Dievs, lūdzu, izmanto mani, Dievs, lūdzu, iesaist mani garīgajā kalpošanā, lūdzu, ieved mani garīgajā enerģijā. Nu, un tas ir tas veids, kā mēs pilnveidojamies. Ar to tad mēs lekciju beigsim. Hare Krišna, paldies par uzmanību. Šī gornitāja kī, Džai.
Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Prahlada Daine Prahlada Daine Hiranyakashipur Vaksha Hiranyakashipur Vaksha Shiratan Kanakalaye